Sveiki visiem atkal jaunajā gadā. Šodien, šomēnes man te kadīs izjauca visu stūres sistēmu, problēma salūza, saķīlēja slēdzene. Kadījam nebija šitam 2008. gads, nebiju mainījis, tātad slēdzene šāda te mehānika, problēma iekšā. Nejauc tālāk, viņa ķīlē neslēdzās, noķīlēja, palika vienā stāvoklī, slēdzās stūris. Nu, un, protams, arī atslēga jau ir izdilusi, neko darīt. Mehānisko daļu jau samainīju, tā jauna, Febis, atslēgu pasūtīju Vaiko, atnāca komplektā šāda te, ar divām šādām te atslēdziņām, bez čipa. Tātad 60 eiro šāds te komplektiņš. Ja grib ar pultīm, tad tur bija dārgāks, ja nemaldos 170 ar visiem čipiem. Ko es izdarīju? Pateicoties tam, ka man ir šāda te mašīnīte, man bija tīri asmenīši, es vienkārši uzfrēzēju divus jaunus asmeņus, pieliku vecajām pultīm, ja, un viss kārtībā. Šie te veci asmenīši jāiekomandēs, nezinu, jāapstās vai jāpiemeti, nebūs, lai var atslēgt bākas, korķi un tā tālāk, to saimnieks izdomās. Bet nav problēmas, pirmās atslēgas, tomēr divus asmenīšus sabojāju, jo vēl roka nav pieškot pie frēzes, neko darīt. Skola maksā naudu. Pirmkārt, pirmo es nejauši pēc izfrēzēju nepareizo, un otram izrāvu te, kuru redzēt, bišķiņ pat dziļu, izrāvu caurumu. Tad nu neko darīt. Roka piešāvās finišā. 4. asmenis jau gāja kā pa sviestu. Speciāli stangas, ko šos te pinus izspiest ārā. Jā, šeit, teiksim, lai nav jāmokās. Jā, tās tapiņas. Speciāla ierīce stangām, tas ir 2 minūšu jautājums. Nu, un, protams, tagad te viss. Jau kur, jā. Tātad viss mums te smuki liekās iekšā. Čik strādājās. Nu, ko, montējam visu kopā, jā. Montējam kopā jaunās slēdzenes, vecie korpus, vecās pultis, 2 jauni asmeņi, 2 vēl bez čipa rezervē būs. Tātad tās arī var nopirkt atsevišķi čipus. 48 un uzčipot arī parastās atslēgas bez pultīm, ja ir vajadzība. Tā kā tā apmēram. Nu, ko, montējam visu kopā un pārbaudam un dodam klientam.